katru dienu mēs atkārtojam valodu. Mēs atkārtojam valoду katru диenu. Мы каждый день повторяем язык. Повторение – мать учения. Pirmkārt, es uzskatu, uzskatīt, считать. Es uzskatu, я считаю, ka katru dienu vismaz, всего-то немножечко, хотя бы, vismaz 17 minūtes dienā. Pietīks. Jā, 17 minūtes в день. Достаточно. Atkārtojiet, atrodiet sev laiku, atrodiet laiku. Найдите это время. Atrodiet vismaz 17 minūtes, bet katru dienu. Ja? 17 minūt найдите себе, но, пожалуйста, каждый день. Ja? Vai no rīta 17 minūtes agrāk. Ja? Ceļamies augšā 17 minūtes agrāk. Встаем на 17 minūt раньше. Mēs mācāmies. Otrais, tas ir pirmais bija, ka katru dienu pamazītiņam, bet katru dienu, ja, понемножечку, но каждый день такие. Ja, bet otrais ir katru dienu klausīsim kaut ko latviski. Ja? Nu, vismaz, es nezinu, 10 minūtes. Nu, es nezinu, ziņas varat klausīties, ziņas, bet ziņas es saprotu, ka tur ir tik daudz stresā mūsu ziņas, ka es jau sen neskatos nekādas ziņas. Es neskatos, man neinteresanti. Ne, manā pasaulē visi ir kārtībā, ja, un man neinteresanti, kas tur ir. Viņas ir daudz stresu, varētu klausīties kaut kas skaisto, ja, labo, arī ir tādas ziņas. Varētu klausīties manas video, lūdzu, manā kanālā Jelena privātstundas, ja, YouTube, ja, tad varētu klausīties tur, ja, vismaz 10 minūtes, bet katru dienu, ja, jāklausās kaut kās latviešu valodā, ja, saprotat, tulkošu, перевожу. Каждый день по 10 минут нужно что-то слушать. Ja? Nu, un, protams, kā es uzskatu, kā jāparunā. Ja? Nu, vismaz, es nezinu, 5 minūtes, bet jāparunā, lai mutīte strādā. Ja? Mums jāparunā, поговорить, jāparunā vismaz 5 minūtes. Atrodiet sev draugu, latviešu draugu, atrodiet sev kādu kaimiņu. Jums visiem ir kaimiņi, mums visiem ir kaimiņi. Mēs dzīvojam gan mājās, gan privātmāja, gan dzīvoklī, jā, bet mums visur ir kaimiņi, lūdzu, labrīt, Klau, kā tev iet? Man viss ir labi, kā jums iet? Kā jūsu veselība? Jums ir